kādos 3 bija avārija, tad mašīnas servisparkā bija 6:30, kamēr konstatēja to, ka varam braukt, pulkstens bija kāda 8-9, un mehāniķi bija 5 no rīta viesnīcā. 2 stundas pagulēja un jau atkal bija servisparkā un laida mūs ārā uz startu. Mehāniķu pieredze un tā, teiksim, es to nosaucu par mehāniķa talantu. Tas ir svarīgākais, lai sportists varētu sasniegt labu rezultātu. 2007. gadā sanāca vairāki darba devēji, un tad mēs sapratām vienā vārdā, ka diemžēl mūsu skolas ražo bezdarbniekus. Tie ir speciālisti, kas diemžēl tajā brīdī īstenībā tirgu nav pieprasīti. Automobīli vairāk nevar labot kā 10, 15 un 25 gadus atpakaļ, kad automehāniķi mācījās uz klientu mašīnām, uz konkrētu automobīli, tāpēc, kad es viņu apgūšu un iemācīšos. Šobrīd mums ir vajadzīgs profesionāls speci instruments, mums ir vajadzīgas zinības, mums ir vajadzīgas diagnostikas iekārtas, elektronisks, ar ko mēs varam šīs visas mašīnas ārstēt. Un tad radās ideja radīt jauno mehāniķu konkursu. Šī vietā tajā brīdī atbrauc pedagogs kopā ar audzēkni, un viņi kopā redz jaunākās iekārtas, viņi redz jaunākās tendences, kas tirgu ir pieprasīts. Pateicoties tam, kad mēs to konkursu uztaisījām, neatkarīgie darba devēji, un pilnīgi visiem ir pilnīgi vienādi uzdevumi un pilnīgi vienāda vērtēšana. Tas jau ar vairākiem gadiem panāca to, ka tas palika patiešām goda jautājums, un skolas jau veido pie sevīm konkursus, kurš no puiši no skolas tiks. Šogad jāsaka liels paldies Intercars kompānijai. Viņi ved pirmās 3 vietas ekskursijā uz Poliju, kas ir izveidojusi laboratoriju. Izvēles kārtā, jeb no kuras palicis, viņi paņem vienalga amortizātoru, vai tas ir stūris pirksts, vai tas ir riteņa būtnes. Un reālos apstākļos tiek pārbaudīta pie visām maksimālām slodzēm, lai spētu pārdot jau patiešām to labāko, kas ir šobrīd tirgū. Un līdz ar to arī tiek turēti, varētu teikt, novilktā stīgā paši detaļu ražotāji. Šis ir viens no tiem mirkļiem, kur var acīm redzēt savus darba augļus. Jo, teiksim, ikdienā mācībās puiši mācās, aiziet. Jā, protams, prieks, ka viņi strādā un kad ir labas atsauksmes par viņiem, bet šeit tas rezultāts ir momentā un acīm redzams. Brīžiem mehāniķi spēj izdarīt brīnum lietas.